Tā, labu vakaru, puiši un meitenes. Kas tikko redzēja manu video, kur es mazliet paņirdzu par Allanu Pariancu, tā paņirgājos. Skatieties, tikko bija video, ka viņa svētruna tur 11 gadu vecumā. Noskatieties, viņa nav gara 3, 4, 5 minūtes video, ka 11-gadīgs puika noskaita visu par Jēzu no pirmās Mūzes grāmatas līdz atklāsmes grāmatai. Paskatieties, lai es gari neatkārtotos, kā cilvēks iegaumējis, atcerējies un kas no viņa strāvo ārā. Atgriežamies šito visu redzot, tas tāds kā tāds etalons, jo es tādu, ka tagad ieraudzīju, es pats esmu vēl šokā, jo šobrīd nevaru attiekties, atkopties, ko 11-gadīgs zēns pasaka. Un kādi mums sirmām galvām staigā cilvēki pa skatuvēm un kādu garu vadīti un kas no viņiem nāk ārā. Un es aizvien dziļāk un dziļāk tajā ejot saprotu, ka viss Kristus evaņģēlijs ir sačakarēts un viss un reku, piemēram, kaut šeit man bībele vaļā, reku rakstīts. Kas māca citādi un neseko mūsu kunga Jēzus Kristus saprātīgajiem vārdiem un dievbijīgajai mācībai, tas ir akls un neko nesaprot. Tas ir tikai iesākums. Es tālāk 3. pantu tik izlasīju, ja? 1. vēstule Timotejam, 6. nodaļā es izlasīju 3. ka tādi ir akli un neko nesaprot. Ja? Jo viņi ir saprātīgie Kristus vārdi un dievbijīga mācība. Bet šie kungi, par kuriem es visiem sapos savos video, to nedara. Līdz ar to viņi ir, kā viņi rakstīts, akli un neko nesaprot. Kāpēc parādījies šāds kungs, kaut kāds Robinsons, tur apstīsimies Čarlijs Robinsons vai Robijs, tur blā blā. Ir mums Rīgā sātanists Žauners, ja, par viņu akali tik daudz video apstieties, mans kanāls ir pilns vakar, šodien, aizvakar, katru dienu par Žauneru rakstu, ja. Un šis kaut kāds Čarlija Robins vai kāds ir supertruper vīrs, kuru Žauners prezentē un ir vedis uz Latviju, saucis aicinājis, ja, un kas tur un ko, un tāds, onkolis, var teikt, teiksim, otrs Jēzus, ja, reku, ja būtu bišķiņ, tur, gandrīz jau pēc sejas tas pats Džīzas vien ir tikai, bišķiņ savādāks, eiropeiskāks, vai ne, es saku, sarkasms un tā no manas puses. Ko gribu teikt? Atkal, jums jāsaprot, kad, es tagad sāku saprast, kur ir maita, tur ir maitas putni. Lietosim kaut vai tādu, ja. Ja Žauners ir šis maita, tad pasties kādi putni ap viņu lido, ja. Teiksim, akal, un jūs tur teiksiet, bet viņš tur kaut ko runāja, kaut kādas pareizās lietas, reku teikt, kaut kas sarakstīts, kaut kādi tur, laika posma, reku sarakstīts, ka viņš šinīs minūtēs runā par to, šinīs, jūs uzliek uz pauzi, līdz ar to te kaut kas parādās, kaut kādi titriņi, kur par ko runā. Jūs izlasīsiet varbūt kaut kādu tādu un teiksies, bet reku viņš jau runā kaut ko par čērč. Atvainojos, viņš ir kā tendence zist ārā. Tūlīt dabūsim gaismu apakaļ. Puiši meitenes. Jesus, therefore I don't sin. Labi, I'm not saying I never. Uzlikšu pauzi. Lūk, ja, tad ir tendence par kaut kādām tur jo, kā es teicu, sātanis ir gaismas eņģelis. Un vēl ko es gribu galvenais uzsvērt. Kāds galvenais smeķis nāk ārā no šiem visiem, labi nosauksim vīriem, lai būtu pieklājīgi. No šiem vīriem, kas kaut kur braukā pa pasauli. Viņi visi ir, es nezinu, kas tas ir, ja, es tagad, protams, saprotu, sātanis ir atnācis, un šie ir sātana, kā lai saka, sātana darboņi, sātana aģenti, sātana lietu sludinātāji. Jo tāpēc, ka viņi visi kā viens brauc pa pasauli un sludina par materiālo, par naudu, par materiālo, par naudu. Un par materiālām vērtībām. Kā no Dieva dabūt, kā prasīt, kā šito. Un visu parādīs, tev izvilks ārā pēdējo evaņģēlija rakstvietu, ja? Pēdējo, jebkuras tur atklāsmes grāmatas rakstvietu. Un tev paļcem tikņet, bet tu redzi, te ir rakstīts. Bet neviens no viņiem nestāsta to pretējo otro pusi, ja? Saprotiet? Piemēram, reku rakstīts. Piemēram, ja? Reku tajā pat 1. Timotejam. Reku rakstīts. Tu pateikšu. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā? Lūdzu, ja? Lūdzu.
Ot parianci un visi šitie te, kas grib iedzīvoties bagātībā, tad runa ir par ko? Par naudu, par mani, par bagātību, ja? Tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Un pirms tam, reku rakstīts 8. pantā, reku ir, ot skatieties, Jēzus sludina ko, un jums cilvēki melo ot to, ko viņi saka. Reku ir teikts, ja vien ir, lasam 8, ja vien ir, ejam tālāk, iztika un apģērbs. Ar to mums būs diezgan. Paklausieties, gribiet, es jums iešu sludināt. Ot ņemiet mani par mācītāju. Kurš grib ņemt mani par mācītāju? Es jums iemācīšu. Nebūs garas svētrunas, jums nebūs manīm garlaicīgi, jo pariansam viss ir stundu, pusotra, 2,5 tur, reku visi citiem 3. Visiem ir pusotra stunda, tas ir mazākais tevi močī, lečī. Nu, lai tik tu maku atvērtu, ja? Pie manīm būtu ļoti īsi dievkalpojumi. Maksimāli stundu. Un es ļoti vienkārši pateiktu. Es jums nolasītu 8. pantu. Un es teiktu tā, kad Pāvils Timotejam māca un saka, mans tur dēls vai bērns, ja vien tevi ir katru dienu ko ēst, un katru dienu izejot no mājas, tev ir koridorā uz pakaramā kaut kāds tur žaketīte un kaut kādas biksītes un zābaciņš lejā stāv, tad ar to, lai tev pietiek. Ot tā viņš saka Timotejam. Paskatieties uz šitiem, ja? Un kāpēc es to saku? Viņš atkal te kaut kādā, tas Robins ir kaut kādā akal čerčā, akal kādu slečī, un reku ir brīnums. Viņš akal stāsta. Nu tas viss ir, saprotiet, akal, tas ir jāpārbauda, ja? Vienmēr, kur es te klausījos visādus, kur šitie kaut kādi ir cēluši augšā, es te baigi daudz skatījos visādus, kur miroņa augšām celšanās, tad visi šitie te komentētāji saka, parādiet, pierādiet, daboniet dakteri, daboniet zīmi, parādiet, visādas miroņu augšām celšanās, viss ir tā uztaisīts, kad ar baltiem diegiem ir sadiegts, ja? Te arī, Robinsons kaut ko runā, un reku brīnumi, zelta zobi kaut kā mutā parādījušies, skaties, dentāli mirakli, ja? Dentāli, ļečīgi cilvēkus, tu pateikšu, reku iet runa par dentāli, pa zobiem, zelta zobi mutē, Nu? Gold crowns, gold. Zelta kronīši, zelta zobi, pēkšņi pilda mute. Es arī gribu tādu Jēzu, Within the last year, we were at Abundant Life. Un viņš stāsta, un tos grib pārliecināt, un tiem močī, ja? Pilna mute zelta zobiem, zelta kronīši, tu līdz reku rādīs. You're not Korean, so you're not going to look. The Koreans will look. I'll say, look in the person's mouth next to you. I mean, the women who go. They have flashlights. Saprotiet, tēlo, kur, tas viss ir. Jā, atvainojos atkal reklāmiņi, ko es nemāku novākt. Piedodiet. I said, but somebody's going to get a dental miracle. Maybe you've heard this. Tad atkal visā tajā ir iepīts iekšā, jo cilvēki kaut kā ir, jāpiesaist, jāpieņem, kad Jēzus ir, viņš tev es brīnos par šiem pasakām, ja, ka viņš šeit, kādi tikai Anderseni nav dzirdēti. Tagad viņš visticamāk ieraudzīja, ka šitai publikai var izbraukt uz zelta zobiem, un močī, ka zelta zobi kādam kaut kur bija, Te viņš kaut ko cenšās, es tur nevaru tulkot vārds vārdā, tad tas būs ilgi, ja? Labi, es uzlieku uz pauzes un apstādinu, jā. Tad video gribu beigt, lai nav gan 10 minūtes garš, bet lūdzu, un viņš obligāti, un cilvēki tie, kas tur zālē sēž, ja? Viņiem kaut kādu šitādu miraklu tādu vajag, un un tauta ir noturēta, un ko es vēl šodien savā prātā domāju, taču viņi visi kaut kur brauc, šitie kungi. Kāds viņiem maksā biļeti? Kāds viņiem par to maksā? Tur viesticas tas, šis, viss, kaut kāda offering ir ziedojumi, vāc ziedojumus parasti viņiem. Un klausties, viņi ir šokolādē. Tāpat kā pa to Benī Hinu, kur es visu skatos. Kā tur saka, nabaga afrikāņi, Benijs Hins un visi šities labklājības evaņģēlisti aizlido ar saviem privātiem džetiem virsskaņas lidmašīnām uz turieni. Paņem stadionus, pēdējo cerību kaut kādu turošie šie afrikāņi ar saviem slimajiem bērniem, ar savām mirstošajām tur mājām, mātēm, ģimenēm. Viņi atnāk, Hins viņiem iedod viltus cerību, savāc koferiem naudu, pēc tam teikts, nekas tur nenotiek, naudu tad tie ir iedevuši. Un Hins 2. 3. dienā aizlido uz savu Ameriku ar savu privāto džetu,
nu, džeti ir lidmašīna, ja, un turpina dzīvot savā šokolādē, un tur mirst un ir nomiruši un vīlušies un viss. Tāds ir labklājības evaņģēlija otrā puse, šī medaļas, jeb šī feisa puse īstenībā. Un neviens par to nepasaka. Jā, un šeit obligāti, un atkal nākošos muļķus meklē. Viņš tā nostāstīja par Dental Miracle. Es gribu redzēt to tanti, kurai priekši bija pilni kronīši, augšā, apakšā pilns. Rādiet man to tanti. Tad jau visi CNC, NBC, CNC kanāli, kādi pasaulē tie, tad Miracles pa zelta zobiem, tad visi kanāli pārraidītu teiktu, wow, Jesus Christ, tur gold, ja? Tādu neviens nekur nav redzējis, ja? Tik onkoļa stāsts. Un Žauners, tādus onkoļus konkrēti šito, ja, viņš brauc pie Žauneru uz Rīgu, un tur atkal rīdziniekus ļečī.